Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Krievijas droni jau otro nakti pēc kārtas uzbrukuši Ukrainas dienvidu ostas pilsētai Izmajilai. Šodien Ukrainas amatpersonas paziņoja par infrastruktūrai nodarītajiem postījumiem, proti cietuši ostas infrastruktūras objekti un administratīvā ēka, ievainoti 2 civiliedzīvotāji. Krievija aizvadītajā naktī pret mērķiem Ukrainā esot raidījusi 38 triecienu dronus Šahed, bet pretgaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas 25 no tiem. 3 droni esot ielidojuši Rumānijas teritorijā, taču kas ar tiem noticis, nav zināms. Savukārt Ukrainas drošības dienests ziņo, ka ir neutralizējis Krievijas diversantu grupu, kas Ukrainā, Polijā un Baltijas valstīs plānojusi dedzināt tirdzniecības centrus un citus objektus. Šajā Krievijas federālā drošības dienesta aģentūras grupā esot bijuši 19 cilvēki Ivano-Frankivskas, Dņipropetrovskas un Poltavas apgabalos, kā arī Zaporižjas pilsētā. Šos cilvēkus esot bijis plānots sūtīt uz Eiropas Savienības valstīm, izmantojot viltotus dokumentus, kas izsniegti uz trešo personu vārda. Daugavpils pašvaldība lūgs aizņēmumu nepilnu 223 000 eiro apmērā vienības pamatskolas sporta zāles vienkāršotai pārbūvei. Tā šodien lēma Daugavpils domes deputāti. Daugavpils dome lūgs pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 222 778 eiro apmērā valsts kasē ar valsts kases noteikto procentu likmi uz termiņu 10 gadi. Plānots šogad izņemt nepilnus 44 000 eiro, bet nākamgad atlikušo summu. Pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā kopumā sastādīs 39 313 eiro no Daugavpils pašvaldības budžeta līdzekļiem. Aizņēmuma pamatsummu plānots sākt atmaksāt ar 2026. gada jūniju. Pašvaldība skaidro, ka sporta zāles vienkāršota pārbūve vienības pamatskolā ir šā gada prioritārais investīciju projekts. Veselības ministrija drīzumā varētu izvērtēt valsts līdzdalības nepieciešamību sabiedrībā Daugavpils reģionālā slimnīca. Veselības ministrija sagatavojusi ziņojumu valdībai, kurā norāda, ka 2023. gada septembrī tika saņemts Daugavpils pašvaldības lēmums, ar kuru dome lūgusi ministrijai izvērtēt valsts līdzdalības iegūšanu Daugavpils reģionālajā slimnīcā, pārņemot pašvaldības kapitāla daļas. Ministrija lūdz valdībai atbalstīt šāda izvērtējuma veikšanu. Gadījumā, ja izvērtējumā tiks pamatota valsts līdzdalības nepieciešamība slimnīcā, par to galavārds būs jāsaka valdībai. Vienlaikus no ziņojuma var secināt, ka ministrija vēlētos vērtēt valsts līdzdalības iespējas arī citās reģionālajās slimnīcās. Jāatzīmē, ka uz šā gada sākumu Latvijā ir reģistrētas 55 stacionārās ārstniecības iestādes, no kurām vairāk nekā puse atrodas pašvaldību īpašumā. Starp valsts līdzdalības reģionālajās slimnīcās ieguvumiem ministrija saskata gan vienotu veselības aprūpes kvalitāti un drošību, kvalitātes kritērijus un to vērtēšanu, pakalpojumu pieejamības sabalansētību ar to efektivitāti, tāpat efektīvu metodisko vadību un tā tālāk. Vakar Augšdaugavas novadā no dīķa izcelts miris cilvēks, par to informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Izsaukumu uz notikuma vietu Demenes pagastā glābēji saņēma ap 16:00. Bojā gājušais nodots valsts policijai. Šogad kopumā ūdenī atrasti jau 64 bojā gājušie, to skaitā 39 oficiālās peldu sezonas laikā. Dienestā gan norāda, ka bojā gājušo nāves iemeslus izmeklē valsts policija, tāpēc nevar apgalvot, ka pilnīgi visi ūdenī atrastie ir miruši noslīkšanas rezultātā. Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests atgādina par to, ka jāievēro piesardzība atpūšoties pie ūdens, jo neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī nezināšana, nereti var novest pie traģiskiem negadījumiem. Gada siltākie mēneši ir laiks, kad notiek visvairāk nelaimes gadījumu pie un uz ūdens. Daugavpils pašvaldība par sasniegumiem pasaules čempionātā ratiņpaukošanā sportistam Dmitrijam Valainim un viņa trenerei Jūlijai Vansovičai piešķirs prēmiju. Tā šodien lēma Daugavpils domes deputāti. Valainis, kurš čempionātā izcīnīja 3. vietu, saņems 1707 eiro, savukārt viņa trenere Vansoviča 853 eiro par veiksmīgu sportista sagatavošanu sacensībām. Lēmums pieņemts saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes noteikumiem, kārtība, kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā. Šī iniciatīva ieviesta, lai izceltu individuālos sasniegumus un veicinātu sporta attīstību reģionā, motivējot jaunos sportistus un trenerus turpināt ceļu uz panākumiem.
Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām saturu atbilstajā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio